labāk dzīvot. Es esmu Juroviča sievas, tas ir mans asistents, ja šodien viņš ir māceklis, es viņai mācu. Viņš arī man pamācīs, kā arī trikus ar jauno kosmosa paņēmienu. Tātad izpildīsim, kā saukt tos, mēs saukt tautā pa food skating vai kaut ko tā, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tā lūdzu neizrunājieties, jā. Vienkārši es parādīšu, kāds jādara, jā. Parastākais. Oskar, paldies. Nozemēšanās paņēmienu. Galvenais ir piezemēšanās, tāpēc, ka tas atspēriens to visu prot, es domāju, izņemot cilvēki, jā. Bet, tagad varbūt nodemonstrēs Oskar. Ko, šitā pašu pamēģināt, jā? Jā. Es tev varbūt kā palīdzēju. Krēšmanīgi kājas, jā? Jā, pusvat, jā. Tas tāds neizjūst, tad arī izjūst. Jā. Jā, tas bija labāk, jā. Tas patika. Un tu varbūt Oskars mums te tikko parādīja, ka viņš ir kaut kādu jaunu paņēmienu izdomājis šajā te sarežģītajā pasaulē. Es pat nebiju iedomājies, nodemonstrēju. Wow. Jā, es šādi nemācētu pats izpildīt. Jūs varat lūdzu parādīt vēlreiz? Es varu palēnināt. Mēģināt, jā. Palēninājumā nereiz. Iespējīgi. Jā. Kāds bija jūsu sajūtas veicot šo? Pasties tur. Tātad. Man sajūtas vispār, tas ir kaut ko tādu. Es nekad tiešām nebiju jutis, un tās sajūtas, kas man pārņem tajā brīdī, kad es to daru, ir vienkārši neaprakstāms. To vajag katram izjust, lai viņš saprastu, kā tas ir. Varbūt, es nezinu, es tikai varu nokomentēt, ka, pirmajās reizēs pilnīgi visiem ir šādas sajūtas, jā, viņi nevar aprakstīt, ko viņi ir izdarījuši, jo tas vienkārši ir pārāk nereāli, lai aprakstītu šo atspērienu kāju un galvenai piezemēšanos. Pats svarīgākais. To vienkārši ir ļoti grūti izdarīt, bet ar laiku cilvēki iemācās aprakstīt šīs sajūtas. Piemēram, sākumā mēs sajūtu varētu raksturot kā lēcienu sajūtu, ka mēs atsparamies, piemēram, pret stieni. To sauc par lēcienu. Un nozemēšanos to varētu saukt par piesitienu sajūtu. Tas arī, laikam, būtu viss tajā tipiskajā kustībā. Vai jūs šo lietu ieteiktu pamēģināt visiem? Un vai to vispār var darīt jebkurš? Es teiktu tā, ka bez profesionāla uzraudzības tas ir aizliegts īstenībā pēc Latvijas noteikumiem, ne pēc likuma, kuru tur pānta. Es nesaukšu skaļi, jā, lai paši, kas meklēs, tie atradīs. Bet ideja ir tāda, ka tas ir jādara tikai profesionāli klātbūtnē, kāds ir instruktors vai arī, kas nav instruktors, bet galvenais profesionāli klātbūtnē. Tas var arī būt kāds cits profesionāls. Jā. Un galvenais, tas jābūt profesionāli. Piemēram, tas var